Rezultāti ir apbrīnojami labi. Viss apmācība ir izdevusies perfekti, jo rezultāti ir un zivs būs ko svērt. Tā kā man prieks un ir ļoti grūti, tāpēc jāpriecājas, ka bērni var noķert un ir iemācījušies, kā var arī tādā situācijā iziet. Nu, cerēsim, ka slūžas mums sataisīs, ka līdzekļus mums iedos. Un pa gadu, ko mēs daudz esam sadarījuši. Šajā dīķī vismaz ir kaut kāds 1000 karpus pa 2 gadiem jau salaists, otrā dīķī tas pats ir. Zivis mēs tikai pavairojam, mazāk, es tā domāju, īpaši nepaliek. Paliek tikai vairāk. Tā kā nākošām paaudzēm te būs ko darīt stipri daudz. Nebūs tā, ka pārmetīs mūsu paaudzē, ka mēs dīķus esam iztukšojuši, bet tagad dīķi būs tieši pretēji. Būs zivs savairots un bērniem būs ko darīt. Un bērniem es arī ceru. Tikai atliek vēl visu to sakārtot. Tā kā mēs te jau sakārtojām nedaudz, un es domāju, ka uz priekšu vēl sakārtosim. Ja būs interese visam šitam, tad arī pastāvēs vairākus gadus. Lai es jūs neapšmaucu. 130 grami zivtiņi. Un vērsim zivtiņu. Cik tur mums ir? 100 grami. Līdzīgi 100. 0,10 ir 100 grami. Labi. Daudz. Ūdens, ir daudz. Man rauk par tevi prieks. Tātad. 300 grami. Anna. Nav zivtiņas, ja? Labi. Priežot, ja? Tas nozīmē, ka būs 2 apbalvojumi, ja? Par mazāko zivi. Šitā zivtiņa kam ir? Man. Tev ir, Jēkab, ja? Nu, tā kā es te kā eksperts vērtēju, ka šī ir tievāka un šī ir resnāka, bet jūs abi dabūsiet vienādu apbalvojumu. Tikai vienam būs, šim būs zelta krāsā un šitam būs sudraba krāsā. Labi? Jā. Sarunāts. Tad Jēkabam ir vismazākā. Redz, kā smuki ir. Īpaši nesteidzamies, jā, lēnām ejam. Edu korekti iekāt. Es apskatījos vakar internetā, kā tas izskatās. Kāds iesiet slūžas. Jā, kā izskatās no... Labais kogriezums, interesanti, tas ko ir veidot. Saņem certifikātu. Nesteidzies vēl, pagaidi vēl drusciņi. Es jau ilgadējis arī vairāk kārtējs čempions Armands Ķīvīte. Šodien viņš arī parādīja, ka prot makšķerēt. Malacis. Uz šitādiem jauniešiem turās ezeri. Apsveic Armandu. Lūdzu. Tagad 1. gadu bija tas zēns pie mums, bet makšķerēja ļoti labi, tāpēc viņš arī startēja vecākā grupā kā 1. līmeņa jau speciālists. Mārtiņš Uščins. Arī labs puika. Palīdzēja visas zivtiņas taisīt, jauniešu projektā pat piedalījās. Tā kā jūs paši redzējāt, ka mums tomēr meitenes arī grib makšķerēt, un pat, tā teikt, arī daudziem puikām bišķiņi ieliek, cepuri nost. Tā, sāksim ar Evelīnu Janušausku. Pirmie soļi. Baigais malacis, tu man esi. Lūdzu. Evelīna Salmiņa. Apsveic māsiņu. Negāja jau šodien, bet gan jau dzīvē paveiksies. Labi vīru dabūs. Tā kā jums visiem jau tiek izsniegts nozīmīts, tas nozīmē, ka jūs varat iestāties makšķernieku klubā bez iesnieguma, bez ierobežojumiem, pat neprasot man, varat iestāties. Tālāk, Sofija Dobuma. Apsveicu māsiņ. Lūdzu dokuments. Elisa mums ir savādāk. Elisa mums jau diezgan labi makšķerēja, un viņu jau 1. klasē neviens jau nelaidīs tādus speciālistus, uzreiz jau sākam ar 2. grupu. Tā kā Elisa Eikvaldei jau 2. grupas certifikāts, malacis, un makšķerē cepuri nost. Man jau jānoņem nost cepuri. Bail jau viss apžilbināt, tas plikais paurs jau žilbi.
Kā jaunākais dalībnieks šogad mums bija Olivers Ozols un saņem pirmās jaunākās jau kategorijas certifikātu. Kur viņš mums ir? Nāc, Olīti! Nāc pēc dokumentu, nu malacis. Tu redzi, kā tev dokumenti jau iedos sev? Saka, lai opis pie sienas pienaglo. Pagaidi, Olīti, nemūc vēl projām. Ordeni tev vēl iedos. Vienu meiteni izlaidām. Anna Beāta Altena. Nāc, māsiņ. Tu taču esi man draugs, vai ne? Kā sarunājām, protams, uz mūžu draugi. Jo visi makšķernieki ir draugi. Tā, šogad pirmo reizi nāca, cīnījās Jurģis Žaļins. Nu, Jurģīt, apsveicu, redz tev dokuments, to skolu tomēr tu pabeidz, vai ne? Lūdzu. Tā, un šodien labi makšķerēji, malacis, pēdējā sekundē pēdējās zivs tev bija. Tagad mums arī vēl viens puika bija pirmo reizi, tāpat kā Elisa, man bija grēks likt pie mazajiem, jo Copmanis jau var redzēt ar talantu un ar pieredzi, jo tādi jau tikai piedzimst, tādas jau tā vienkārši nevar atrast uz ielām. Toms Butnorus, ļoti labs makšķernieks, apsveic, brāl. Lūdzu, dokuments tev, skolas beigšana. Vienmēr smaidīgs, o to jūs vienmēr atcerēt, ka tas puika vienmēr jums nāks pretī, viņš vienmēr jums smaidīs. Ralfs Janušausks. Vienmēr smaidīgs puika, prieks man par tevi, ka tu tāds labs puika esi. Viņam bija čempiona tituls Jākabs Graudiņš. Visnopietnākais. Nopietni vajag, jā, malacis. Lūdzu, tev šitāds smuks certifikāts šogad. Tie, kas mācījās un izgāja visu mācīt skolu, tie šodien pierādīs arī jau praktiski. Tas ir makšķerēšanās. Sākam ar jaunāko grupiņu, ja? Un tie, kas ir parādījuši sevi, tie, protams, tiek atalgoti. Kā jau makšķernieku klubā ir pieņemts ar nopietnām dāvanām. Pagrīt. Evelīna Janušauska. Pirmā vieta vairākkārtējam vicečempionam un arī dažreiz čempionam Armandam Ķīvītim. Tas jau ir profesionāls. Malacis, Armand. Lūdzu. Tālu, neej projām. Visi mūsu bildi vajadzēs uztaisīt. Tā kā šodien bija arī viena liela zivs, karpa kilo 230 grami, tad saņem apbalvojumu Armands Ķīvīts par lielāko zivi. Malacis. Bet resums atšķīrās. Tāpēc, lai mazāko zivu būs gan zelts, gan sudrabs. Tātad zeltu saņem vismazākā, vispielākā. It kā maisi. Skaņi ar, lai surpst. Jā, pan. Saulē! Tu nevar trīs? Nu jā, es jau kutuvi. Es uzrakstīšu, ka tev dāvanas skaties dienas. Labi. Marta sapratīs, tu došu, es uzrakstīšu. Tā viens pats neviens? Ir ārā reklīzi. Nav. Tas neskaidrs. Nē, no līdz. Un. 2,40. Tā, kas jums tā?
tagad, nu, Jurģi. Tur visiem grūti iet ar trešajā. Bet jāpakustā gan mazliet. Jurģi, tev jākļūst smētis uz otrā. Čempioni mešanās. Gandrīz! Saka, skaties, nekas tu Ja viesturs man vedīs, tagad ies. Man ir bāja, ka man nenoslīdina, ka pats. No manim nav baigi. Tagad nemaz nav, ka tā ir. Tu tā nāku vēl. Kāpēc nebrauc ar auklīti? Tev biju, iztraukājis tas ūdens rozēs. Tev kā braucāt? Nu, nopietni, tik forši. Kā vīram brauc. Bet tur ir tie dzīvo. Nu, vairs nav komandas, kas piedalās. Nevar uzēt, viena komanda. Komanda, kāpēc pagājāt? Vienu bērnu ņemat līdzi un māk. Evelīna, gribi viņa pašā komanda? Ja vajag iereģistrē komandu, rek Evelīna. Evelīna, vienu bērnu. Komandā izspēlēt, komanda tik tur iziet. Nevar jau. Un iesūpēt, medā. Sinones? Ko? 5 metru variet, sinones? Iesūpināt vajadzēja, neklausīt. Tas tev pa piemiņu. Lūdzu. Tas īsti bruņinieks tagad. Jā, tagad tu esi arī kruta, kā saka. Vai tu vari turpināt vēl taisīt vasaras grilus, un lai zinot, Jā. kā sievietē vajag Un cerams, ka tu nākošu gadu ar mums neatteiksi. Jākabs dzirdam visu dienu jau šodien. Jākab, tava komanda 3. vietu dabūja. Tātad sāksim. Aida no komandas. Jākabs un draugi, nāc šurp. Tev katram būs atsevišķi. Nākam visu komandu. Tā, sāksim ar Aidu. Apsveicu. Paldies, mēs tur bijām Kabini. dalītā komandā. Bronzu. Tā, 2. vietu. Tikai jāsakas, lūdzušas placīti. Paulu man vajag, Elisi man vajag un Edgaru man vajag. Nu, pasties kāds. Sāksim ar Paulu. Paula malacis. 2. vieta jau ir, tas ir nopietni. Paula. Elisa, malacis. Edgar, es tev kasties, kas tev paaizmugur, nu cepur nos, lūdzu. Tā, laikam jau pēdējā brīdī tomēr sadūšēties un lūk rezultāts. Zelts! Tātad, Laura, apsveicu. Tā, Jānis, apsveicu. Es taču te teicu, ka tie mustīši noderēs. Un Evita, nu malacis. Tā. Tā, un arī bija augšā individuālās. Te visi jau mēģinājām, kā nu sanāks, tā nu sanāks. Sāksim ar bowlingu. 3. vieta, Ralfam Janušauskam. Ralf, nāc, čempions stājies priekšā. Apsveicu. Tu man vislielākais konkurents šodien. Ko? Malacis. 2. vieta. Alvidam Popšim. Es arī kaut ko dabūju šodien. Paldies, Alvid, malacis. Tālāk jau. 1. vieta, Vairai Ansonai. O, ir malacīši. Apsveicu. 2. vieta, Olīvija Ceļapīte. Ir. Tātad, malacis, apsveicu. Lūdzu. Un 1. vieta Laurai Kaubrītai.
Jums šausmīgi sportiski ģimene. Es skatos, kad ir rezultāts. Stumķēru, visi kārtībā, vai ne? Malacīgi. Laura, Laura, ordeņi. Tātad, visstiprākie šodien parādīja, kas ir, kas nav. Protams, man nosviet zemāk, es jau tur kaut ko spirnēs, bet ir vēl labi. Mārtiņš Altens, 3. vieta. To jau var redzēt, augums jau viss izsaka. Malacis Mārtiņ, 3. vietu izspied, varēja jau labāk, es zinu, bet nākošgad jau paveiksies. 2. vieta. Jāni Verlecki. Nu, es taču teicu, pat 2-3 nedēļām. Malacis, mēs tik roku nesalauzi, es zinu, ka es tā daudz. Lūdzu, Sofija uzliec. Nu, un 1. vieta, mēs jūtamies droši, policists, tā kā es jūtos ļoti droši. Edgars Eiklavs. Nākošais, ja tev vajag, es to maisu došu līdz teku nevajadzēs, ar to nokārtos. Tā, nu pasākums tā kā ir noslēdzies, es ceru, ka visi ir apmierināti. Ļoti apmierināti, jā? Patika? Tad skaļi, jā vai nē? Jā! Nu, paldies tad visiem jums! Uz satikšanos varbūt nākošgad. Cerēsim, kad aizies tradīcija. Monta aizbrauc. Aplaudējam pie paši sev. Jā? Kur viņš ir? Viņš aizbrauc?